Labdien! Šodien mēs spēlēsim Minecraft. Gribēju jums parādīt, kā izdzīvot survivalā. Oi, pagaidiet. Kā visvieglāk izdzīvot. Izdzīvot var arī viegli ne jau pie villageriem. Spēlēšu Minecraft Pocket Edition. Kas notiek? Bo, aizgāju. Gribēju jums parādīt, kā ļoti viegli izdzīvot. O, kas esmu? Kas tos? Jāpaskatās apkārtni. Galvenais ir apkārtni. What the? What's this? Kas tas ir? Tur būs? Kur tur tādi akmeņi? Kas tas ir? Labi. Parādīšu jums, kā viegli izdzīvot. Galvenais, kas jums ir vajadzīgs, tas ir koks. Čītot arī nevajag, lai spēlētu ļoti viegli. Galvenais ir uzbūvēt šo labu mājokli. Ieteiktu jums būvēt kalnā. Tas ir sākums. Šis video varētu teikt, ka vispār ir tikai iesācējiem, vai arī pat tiem, kas jau ilgi spēlē, bet nezinu, kā izdzīvot, tie, kas spēlē kreatīvajā. Jā. Gribēju pastāstīt, kā uztaisīt villageru, izveidot daudz villageru. Bez villageru ciemata un bez čītiem. Minecraft Pocket Edition. Bet to es rādīšu nākamajā epizodē. Šajā epizodē es jums rādīšu, kā būvēt vieglu māju, tā, lai viss būtu kārtībā. Kā jau teicu, būvējiet kalnā. Tas ir pirms sākums. Jo kalnā, ja jūs būvējat, tad jums nav jābūvē māja, jums nevajag ļoti daudz koka. Mam, kuš! Pirmais, kas jums jāuztais, ir pickaxe. Ja kalnā gribat būvēt māju. Un uzreiz pirmajā dienā jau būs furnejs jums. Varat dabūt pat lāpus. Spēlēt Minecraftu man nav ne grūti, ne viegli. Galvenais ir uzbūvēt māju sev. Arī slepenās ejas, ja uzbruk jums mājās zombiji. Tas arī ir vajadzīgs, bet to ne pirmajā dienā.
Lai būdīšais nečītoju. Nečītoju. Tā varbūt kalnā metā atrast. Ja gribat iegūt gultu pirmajā dienā, jums tas nav vispār iespējams, ja pie jums nav tūmā aitu. Protams, sagatavoties līdz naktī, paņemt pietiekami daudz koka, atcerēties, kur jūsu mājas. Otrā vajadzīgā lieta ir furnijas. Tajā jūs varat izcept dažādas lietas. Bet pēc tam, lai ātrāk cirstu koku, izveidojiet cirvi. Arī ļoti svarīga lieta. Tad sacērtiet daudz koka, jo cirvi ir ātrāk koku cirst. Sacērtiet vismaz 30. Tā ir viegla izdzīvošana. Arī sastādiet ļoti tuvu pie mājām kokus, ja jums nav pie mājas daudz koku. Koku sēklas var iegūt no koku lapām, tās sadaužot. Jums gribēju vēl parādīt, lai izdzīvotu, kādas lietas ir vajadzīgas, kas ir jālasa pirmajā, otrajā dienā. Galvenais ir koks. Tas ir pats galvenākais, kas jums būs vajadzīgs. Un tā līdz pat dimantiem viss būs. Līdz pat niecīgākai zāles stiebriņam. Pat katrs zemes gabaliņš kaut kam var noderēt. Es ceru, ka jūs mani labi dzirdat. Jā. Koks man jau ir, bet es nezinu, vai man tā pietiks. Sastādīšu, kā jau teicu, kokus. Pie mājas ir galvenais, lai ļoti tuvu būtu koks. Parādīšu, kā uztaisīt mūžīgo ūdeni, bet tas vēlāk. Šo video es filmēšu 15 minūtes, jo citādi nevar ielikt YouTube. Pārstrādājiet koku vismaz līdz 10. Wow, ko es izdarīju? Nakts. Tad, ja ir nakts, nekrītiet panikā. Jums ir koks un dažādi materiāli un akmeņus. Izveidojiet durvis. Tas, lai zombiji netiktu pie jums iekšā. Lūk tā. Tad crafting table. Uztaisiet lādi, dubult lādi. Vienkārši uztaisiet 2 lādes un salieciet tā, un viņš vienkārši izveidojas kā dubult lāde. Tā, vēl kas jums ir vajadzīgs. Lāpas, kāpēc es atstāju šos te? Lai varētu izgatavot lāpas, jums ir vajadzīgs furnijas. Teicu, cepšanai. Tas nav nekas daudz. Šis video jums ļoti noderēs. Un zombiji. Jā, naktis ir visgrūtākās. Bet neuztraucieties. Kamēr furnijas vēl dekāt, jāizveido lāpas.
Redziet, man ir 8 lapas. Un klik, klik, un klik. Tālāk. Tā man lapa būtu jāieliek. Wow, kas man cita? Tā. Ja jums ir maz dzīvību, pirmajā naktī neko nevarat izdarīt, ja jūs nesavācat pārtiku. Pirmajā naktī pārtiku nevajag. Dzīvības vispār pašas atjauninās ar laiku. Jā. Es gandrīz nomiru. Labāk izveidošu akmeni zobenu. Tā. Pikeksu. Kāpēc es nevaru? Srīronu. Kā man pietrūkst tās tik. Un izveidojiet 2 pikeksus. Vai, kā jūs paši vēlaties, tad es taisītu 2. Zobenu paņemšu sev. Lielāko daļu jāieliek lādē. Atstājiet sev tikai zobenu naktī. Tas ir galvenais, kas jums ir vajadzīgs. Ja jūs gribat iet meklēt metālu vai kaut ko tam līdzīgu, un izveidojiet šo stone suter, tur būs rakstīts. Redzat. Vienkārši uzspiediet un nolieciet, ko jūs gribat. Šinī te mēs nevaram neko izveidot, jo šajā lietā var izveidot kāpnītas akmeņus, visādas tādas lietas. Gribēju jums pateikt, ka šo epizodi drīz beigšu. Nākošo epizodi arī likšu. Šeit šī pasaulē neko jaunu nesākšu. Vienkārši jaunu epizodi. Un tā vispār. Līdz nākamajai